Luiga ar īpašu Mercedes SL automobīli. Martinsons ar klasisku E36 aiziet cīņa šajā top 32. Luiga pa priekšu. Martinsons ļoti tuvu iemetienu zonā ir. Jāmēģina noturēt šī distance līdz pat pašam finišam. Uz mirkli viņš iepaliek. Tagad garākā, ātrākā trases daļa. Luiga pa ārmalu beigās iebrauc. Martinsons ļoti tuvu seko un tagad vēl viens pārmetiens un ļoti labs brauciens. Un avārija Luigam pašā finišā pret riepām. Un beigās arī Valnī un pat līdz sētai aiziet par laimi pašam. Viss kārtībā, bet nav priecīgs, ļoti nelaimīgs, protams, par šādu kļūdu pašā noslēgumā Kevins Luiga. Redzējām, ka Werners Martinsons presē. Jā, ja būtu bijis tālāk, tad iespējams Luigam nebūtu bijis jāriskē tik daudz finišā, bet šeit pārcentās pārāk ātri, gāja iekšā šajā pagriezienā un ar to arī viņam brauciens noslēdzās. Redzam, kā vēlreiz atkārtojumā. Līdz tam brīdim Kevins Luiga izskatījās ļoti pārliecinoši, kā jau vienmēr ar kreiso kāju bišķi piebremzēt tur, lai tiktu līdz iekšējai līnijai. Un te līdz ārmalai, jā, beigās tika, nebija pārāk tālu un šajā pārmetienā, jā, pilnu gāzi un bams pret riepām ar aizmuguri vēl ar priekšu un vēl uzbrauc Valnītī un tur arī apstājās. Te mēs arī no drona kadra varēsim ļoti labi redzēt. Un par laimi, man liekas, ka Martinsons pat izstās pat netrāpīja Kevinam Luigam. Tā ir, protams, labā ziņa šajā brīdī. Bet Luigas mehāniķiem būs ko pastrādāt